Mēs atrodamies Smiltenes pusē, manos laukos, un šeit lieliski ar zāles pļaušanu tiek galā Husqvarna 450V Nera modelis. Lielisks. Pirmais robots, ko es iegādājos, bija arī Husqvarna, un tas bija 2020. gadā, atnāca Covids. Es sāku šeit vairāk dzīvot un tiku pie robotiņa un priecājos, kā viņš darbojās, kā pēkšņi parasta lauku pļauva pārvēršās par tādu skaistu, perfekto mauriņu. Par labu robotam es izlēmu brīdī, kad man apnika vienkārši pļaut zāli katru reizi, kad es atbraucu uz laukiem. Tas būtībā bija pirmā lieta, ar ko tu sāc savu dienu. Tu šeit esi atbraucis, izkāp no mašīnas un redzi, kad ir pagājušas atkal kaut kādas nedēļas vai mēnesis, zāle aug, viņa nekur mazāka nepaliek. Un pirmais, ko tu dari, tu aiznes mantas uz izkrauju mājā, darbini savu, nezinu, vai trimeri, vai stūmjamo, vai man ir tāds cits pļāvējs, un tad tas ir tas, ko tu pāris stundas dari. Tagad vairs tā nav. Šeit ir daudz krūmi ar upenēm un jāņogām, un tad, lai katru no tiem krūmiem apstaigātu apkārt, tas bija ārkārtīgi ilgs laiks. Tad tagad, tā priekšrocība ir tajā, ka tas robotiņš piebrauc no vienas puses, no otras, no piektās. To viņš dara nemitīgi, diena vai nakts, vai lietus līst vai nelīst. Jā, tas ir ārkārtīgi liels ieguvums, ka par to tu vairs nedomā. Man patīk, ka, ja ir pagalms, tad tā zālīte ir tāda ļoti skaista un īsa. Un, lai to dabūtu gatavu, apmēram reizi pa 5 dienām ar to pļāvēju, ar to stumjamo, bija jādarbojās. Un attiecīgi sezonas ietvaros, tas ir entās reizes. Tagad tā visa nav, jo tavā vietā pēkšņi kāds šiverē pa pagalmu. Arī pat tad, kad tu te neesi. Pirmie iespēja par šo jauno 450V Nera modeli man bija tādi, kad es biju patīkami pārsteigts, ka vispār kaut kas tāds ir izdomāts. Agrāk man bija robotiņš, kuram bija visa tā pļaušanas platība tika ierobežota ar tādu vadu, ko ierok zemē iekšā. Šeit tā nekā nav. Virtuāli tiek ierādītas robotiņām pļaušanas robežas, un viņš arī nekad nebrauc ārpus tām. No 1 līdz 5 nazīši. Pie 5 nazīši noteikti es varētu piešķirt. Es domāju, ka noteikti vēl ir kur augt robotu jomā, bet tik tālu, cik viņš ir izdomāts līdz šai dienai, viņš ir lielisks.